Sveiki! Tā ir laba lieta, ja cilvēkam ir pašam sava televīzija, kur viņš var uzstāties, kad grib un runāt, ko grib. To mums šorīt pierādīja tā saucamās sabiedriskās Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Priede, kurš uzstājās pats savas televīzijas ziņu raidījumā un pastāstīja citu starpā, ka pirmām kārtām viņam ir dziļi un absolūti nospļauties uz visu to sabiedrības sašutumu saistībā ar Latvijas televīzijas un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes rīkotajām priekšvēlēšanu debatēm Krievijas valsts valodā, gan arī uz tām valsts iestādēm, kuras savas kompetences ietvaros izteica sašutumu un neizpratni par šiem tā saucamās sabiedriskās televīzijas plāniem. Ivara Priedes viedoklī tas esot ārkārtīgi dīvaini, ka šādas valsts iestādes kaut ko atļaujas paust. Šajā sakarā es jums pastāstīšu pāris lietas par to, kas patiesībā ir Krievijas rīkotais hibrīda karš un kā tas tieši izpaužas, kā arī par to, kas patiesībā ir Krievijas ietekmes aģenti un kā viņi rīkojas. Mums mēģina iestāstīt, ka vienīgie bīstamie un īstie Krievijas ietekmes aģenti esot tie, kas izlien ārā dažādos publiskos pasākumos, apkārušies ar visādiem Krievijas lariņiem un visādos veidos cenšas sev pievērst uzmanību. Un tieši tāpatās mums mēģina iestāstīt, ka vienīgais veids, kādā Krievijas hibrīda karš varot izpausties, tas ir kaut kādas provokācijas uz robežām, kaut kādi zaļi cilvēciņi un ne par ko citu mums nav jāuztraucās. Tas viss, protams, ir meli un nepatiesība. Īstie Krievijas aģenti, īstie Kremļa ietekmes aģenti ir tie, kas dara to, kas Kremlim patiešām ir vajadzīgs. Viņu interesēs ir kā reiz nevis pievērst sev uzmanību, bet nepievērst sev uzmanību. Viņi apkarās ar auseklīšiem, sarkanbalts-sarkaniem, tad vēl zilu dzelteniem un citiem pareiziem karogiem no galvas līdz kājām. Viņi sev piesprauž lentītes, viņi visos valsts svētkos izsaka vispareizākos vārdus un skrien visiem patriotiskajiem gājieniem pa priekšu. Un tieši tāpatās Krievijas organizētais hibrīda karš ir ar konkrētiem mērķiem. Konkrētie mērķi ir dažādos veidos sagraut Krievijas ienaidniekus, Krievijas pretiniekus, sagraut tos, ko Krievija uzskata par savu interešu sfēru. Un tieši tāpēc es domāju, ka man ir pilnīgs pamats uzskatīt, ka tieši šī pašreizējā tā saucamo sabiedrisko mēdīju vadības pilnīgi konkrētu, viegli identificējumu personu organizētā Latvijas valsts, Latvijas sabiedrības šķelšanas kampaņa, to mākslīgi dalot tajos, kas runā Latvijas valsts valodā, latviešu valodā, un tajos, kas lūk šo valsts valodu nesaprotot, kur esot pilnīgi cita sabiedrības daļa un kurai vajagot piemēroties. Viņiem radot speciālus raidījumus, speciālas kampaņas, speciālas debatas. Tieši šī šķelšanas kampaņa ir acīm redzams Krievijas organizētā hibrīda kara elements, viens posms, kuram ir redzami gan patiesie labuma guvēji, gan organizētāji, gan bariņš stulbu līdzbļāvēji. Tik tālu par hibrīda karu. Bet, kas attiecas uz ietekmes aģentiem, tad tur lieta patiesībā ir vēl skaidrāka. Kā mēs zinām no Ukrainas pieredzes, un ne tikai, katram Krievijas ietekmes aģentam, kurš tā vai citādi barojas no šīs valsts, ir jārēķinās viena nepatīkama lieta, ka viņam var ilgus gadus ļaut mierīgi sēdēt tur, kur viņš ir, taisīt karjeru, apkarināties ar pareizajiem karodziņiem
un paklusām darīt savus nekrietnos valsts graušanas darbus. Bet pienāk brīdis, kad hibrīda kara organizētājiem kāds hibrīda kara posms ir tik svarīgs, ka viņi šos te savus ietekmes aģentus vienu vai otru ir spiesti aktivizēt, sapurināt viņus un teikt, nu mīļumiņi, tagad tu darīsi tieši to, ko tev teiks, un tieši tā, kā tev teiks. Un tieši tas ir tas, ko pašlaik dara Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Priede. Jo normālos apstākļos šī glumā karjeristiskā radība, protams, pat neiedomātos publiski paziņot, ka tā ir uzspļauta Latvijas likumiem, latviešu valodai, Latvijas valodu aizstāvošajām iestādēm, Latvijas ļoti nozīmīgai sabiedrības daļai un tā tālāk un tā tālāk. Protams, ka nē. Šī glumā karjeristiskā radība klusētu lupatiņā un pat neiepīkstētos. Bet, kā acīm redzam ir noticis, šis ir tas gadījums, kad radība ir pateikts, ej un dari. Ej un dari, citādi tev būs slikti. Un tad, šī radība kopā ar saviem kompanioniem sabiedrisko televīziju, sabiedrisko mēdīju vadībā, no kuriem droši vien pa vidu ir vēl kāds Kremļa ietekmes aģents, bet kura vidū droši vien lielākā daļa ir vienkārši noderīgie stulbeņi, kuriem ir aizmiglotas acis ar kreisajām idejām un tam līdzīgi progresīvo šļuras izpaustām draņķībām. Lūk, un tad šis Ivars Priede arī ir aktivizēts un ir spiests iet līdz galam. Jo, kā mēs redzam, no katras nākamās tā saucamo sabiedrisko mēdīju histēriskās uzstāšanās šīs te Eiropa parlamenta priekšvēlēšana debates krievu valodā kaut kur, acīm redzot, Kremlī vai tuvu tam, tiek uzskatītas par ārkārtīgi būtisku, ārkārtīgi nozīmīgu hibrīda kara daļu, posmu, kas ir jādara, jāizdara un kur jāgūst panākumi. Tad šie Priedes, šīs Braunas, šīs Roķes, šīs Ceravas, šīs Elksnes un visi pārējie, kurus tagad nenosaukšu, iet un dara. Dažs tāpēc, ka ir saņēmis skaidru pavēli no saviem saimniekiem, dažs vienkārši sava stulbuma dēļ. Jo šajā gadījumā hibrīda kara organizētājiem vajadzīgs konkrēts rezultāts. Jūs man jautāsiet, kāpēc es ar tik lielu pārliecību paužu viedokli, ka, piemēram, šāds Ivars Priede tiešām ir Kremļa ietekmes aģents? Ļoti vienkārši. Paskatīsimies biogrāfijas. Īlenu nekad maisā noslēpt nevar. Ja rūpīgi paraudzīties kāda cilvēka biogrāfijā, tad var atrast tās detaļas, kas skaidri un nepārprotami norāda uz viņa saistību ar to vai citu naudas devēju. Un ja mēs paskatāmies Ivara Priedes pašrocīgi aizpildītajā CV dzīves gājumā, tad citas starpā mēs tur atrodam ierakstu par to, kā 2016. gadā lielāko gada daļu, 2016. gads, tas ir 2 gadus pēc Krimas okupācijas. Šis te cilvēks esot strādājis tādā Sija Vandermaks, iekavās Krievijas federācija. Lursat datubāzēs šādas Sija Vandermaks gan nav atrodama, bet tur toties atrodama Vandermaks sales pārstāvniecība. Un paskatoties tikai nedaudz internetā, mēs atrodam visinteresantākos faktus. Gan par šīs te Vandermaks saistību ar iespējamu naudas atmazgāšanu, Krievijas, protams, gan ar tā saucamajiem Panamas papīriem un tā tālāk un tā tālāk. Ar vārdu sakot, Krievijas ietekmes aģenti
ir izskaitļojami un nepavisam citi nekā tie, kas mums rādās acu priekšā.